Karš. Jā, karš. Mēs citādi nedabūsim manus čaļus. Neko jūs nedabūsiet, viņi ir gatavi. Viņi ir bruņoti, gatavi tiem jūsu sajātajiem šturmiem. Jūsu kolēģi nogalināja. Nu un? Viņš bija noderējis. Es aizēju. Pavisam. Kāpēc? Būsim godīgi, šī nav mana pasaule. Tu gribi, lai palaiž Lorenzo Messi, ja? Nu, man jau būs vēl grūtāk, bet vismaz tie kari beigsies. Tā jau pietiekami daudz asiņu ir izlietas. Es gribu satikties ar kaut gan. Tu domā, ka tā Kūpers tā vienkārši ņems un vienkārši piedos, ja? Aizmirsīs. Kūpers nav Lorenz. Tu nesaproti. Viņš ir gudrāks. Ar viņu vajag runāt. Viņš sadzirdēs. Cietumā ir viens cilvēciņš. Kad viņš tiks laukā, tad palaidīšu vaļā dēlus. Lorenz. Nē. Lorenz man nav vajadzīgs. Kurš tad? Tims. Cik vēl ilgi dienu skaitīsim, brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man cīslās, plūdīs, bet pa īstam sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli ienāk klāt. Var pienākt klāt. Tas varbūt sāpēs pakrāt. Visi sākrāt. Ar vienu vārdu, vienu vaimi var nesanāt. Nesamīlēti vajadzēja panākt. Nu, rekā. Kādreiz pratināja aizdomās turamos, tagad pats sēdi tajā krēslā. Nu, labi. Nestiepsim gumiju. Daudz jautājumu. Ceru, saņem daudz atbildes. Saproti, kāpēc tev uzaicināja? Nē? Dēļ notikumiem Kuparovska vasarnīcā. Kas tas bija razborkas, bruņota laupīšana? Ko? Var sakot, ir liecinieki, kas manīja Mustang mašīnu. Nu, tas tur esi, vai ne? Ko jūs darījāt? Piesadzāt krāvu? Kāds uzdevums? Kurš īpašnieks? Labi. Kur tu biji tanī dienā? Es nesniegšu liecību. Ko? Es atsakos sniegt liecību. Tu nevari atteikties. Varu. Tu saproti, ko tu dari? Tu slēp noziegumu. Tas ir kriminālpāns. Labi. Raksti. Nu? Atsakās sniegt liecību. Tu saproti, ko tu dari? Ej, tak tu zini, kur? Sveiki, krabi! Nu, pilsētā esmu. Kas? Nopietni? Kad? Aha, skaidrs, labi, paldies.
Tim! Čau! Ko tu dari? Es tevi gaidu. Sēdies, braucam, kaut kur parunāsim. Par ko? Pagā, puika, mums ir par ko parunāt. Nē, mums nav par ko runāt. Tim! Liecies mierā. Laid ārā. Aiziet brīvi. Nekas. Gan mēs izdomāsim, kā paņemt revanšu. Mašīnā! Lēkve! Palīdzi! Tas jāvāc slimnīcu! Nekāda slimnīca! Kari! Ko? Zvani ārstam, lai viņš brauc uz māju! Lai tu pie stūres! Labi, Kūper. Veseļojies un atsūti kādu bildi no Spānijas, ja? Un pasveicini Santu. Morits. Čau. Dēlu satiki? Jā. Un sēdēju pausīm? Nē. Mierīgi parunājām. Būs laba mācība. Un ko tu viens? Kur tad Kūpers? Kūpers mājās. Tikko ar viņu runāju. Labāk paskaties. Artūrs aizturēts. Deportēts uz Latviju. Viens pats, bez tas nepers? Viens, jā. Bet ko tu pēc mantām atnāci? Nē, es palieku. Paliec? Jā, es pārdomāju. Es sapratu, ka jums esmu šeit vajadzīgs. Turklāt es varu jūs visus pāraudzināt. Darīsiet sabiedrībai svarīgu darbu. Bet, ja nopietni, tad es pats savu dēlu neesmu varējis izaudzināt. Kaut gan. Gribēja dēls pataisīt pa bandītiem, pataisīja. Paliec. Jā, es pārdomāju.
Es saprotu, ka jums esmu šeit vajadzīgs. Turklāt es varu jūs visus pāraudzināt. Darīsiet sabiedrībai svarīgu darbu. Bet, ja nopietni, tad es pats savu dēlu neesmu varējis izaudzināt. Kaut gan gribēja dēls pataisīt pa bandītiem, pataisīja. Palaidāt viņus? Jā, palaidām. Un teicām Koganam, ka viņi vairs mūs neredzēs. Nu, es te šāmpi atnesu. Domāju, Kūpers arī būs. Nē, Kūpers jau domās lidinās pārzemēm. Vienīgais mums glāzes, ka nekāds beigās nav. Nu, viss labi, nav jau nekāds restorāns. Tad, cik saprotu, vienošanās bija kaut gan pret manu dēlu, ja? Jā, tā Kūpers vienojās. Un kāpēc ne pret Lorencu un Mesiju? Tāpēc, ka Lorents ar Mesiju ir sajukuši prātā. Uzbrukt ķēniņam nevienā neklausās. Santa arī staigā visu laiku skumja. Un sataisīs ūdens, lai pasēž padomā tagad. Iznāks ārā, tāpat sāks viss skilot. Lorencam ar galvu nav kārtībā. Mums bez viņiem arī labāk. Jā. Nu, es esmu jums ļoti pateicīgs, tiešām. Beidz. Labi. Nu ko? Tosts? Nu, saki. Jāsaka, jā. Nu labi. Negluži tosts, drīzāk novēlējums. Lai Kūpers nekad nenonāk brasā. Neuztraucies, nenonāks. Viņš ir sapelnījis daudz pīķi un tagad laidīsies uz ārzemēm. Kaut gan tāpat gribēs atriepties. Tagad viņa ar Santu aizbrauks uz neapdzīvotu salu, sāks taisīt bērnus. Tā kā Maurits nebaidies. Ja viņš sēdēs, tad ne brasā, bet kaut kādā Alkatrazā. Krustot taču nerunā tādu. Ārsts teica, ka tev viss būs labi. Nomierina, tev mieram jābūt tādam. Es zinu, kāda jāiet. Es tev jāsola. Nu, nerunā tā krustā. Tu uz ciets liekas, tu izķiprosies. Es jāsola. Tev zini, kāda jāiet muikas. Viņa jāra. Viss jāņem tev. Citādi es nezinu, kā gulēt vienīgi. Atduli.
Es apsolu. Es apsolu. Tad ko? Rītā palaidīs? Nu, bet, protams. Tev labs advokāts? Tā ir ļoti labs advokāts. Vienkārši izdomāja bezprecedentā pa Eiropu tvarstīt. Kaut kāds... Stāv pie sienas. Pie sienas. Kamera laba? Laba kamera. Nu, tas labi. Ilgi neesmu gulējis kādas 2 dienas. Ejam iekšā. Ejam iekšā. O! Nu, sveiki! Nu, ko, guļam? Guļam.
Ko? Man ļoti žēl, ka nevarēja būt līdzās mana brāļa, jūsu tēva, tava drauga, Valtera, pēdējās dienās. Fredis man tika daudz stāstījis par saviem darījumiem, par ģimenes lietām, par saviem sapņiem. Žēl tikai neko nestāstīja par savu veselību. Varbūt, ka tad es būtu atbraucis ātrāk, un viss varēja būt pavisam savādāk. Bet nu ir noticis tā, kā ir noticis, un es apsolu rūpēties par jums kā pats par savu ģimeni. Es domāju, turpināsim brāļi iesāktos darbus, un es domāju, ka mēs uzticēsimies viens otram kā ģimene. Un, Lauriņ, es apsolu, ka es rūpēšos par tavām Anglijas studijām, par ko jūs ar tēvu tik daudz esat runājuši un tik daudz sapņojuši. Un tagad pacelsim glāzes par manu brāli, par jūsu tēvu, lai viņam viegls ceļš debesīs. Pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst, kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jauna nepadotos, bet es izvēros teikt. Vieglāk sameloties sev, cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm